Parādīšu tev, kā uztaisīt šādas te vafeles. Būs nepieciešama 1 paciņa biezpiena, 1 ola, apmēram 2 ēdamkarotes cukura, šķipsniņa sāls, visu to kārtīgi sajaucam, pievienojam apmēram 60 gramus miltu, kārtīgi sajaucam un pievienojam vēl 50 gramus izkausētā sviesta un pievienojam 1 tejkaroti cepamā pulvera. Ja masa liekas nedaudz par biezu un esi ielicis vairāk miltu, tad var pievienot arī pienu un lūk šādi masai būtu jāizskatās. Kārtīgi ir jāuzsilda vafeļu panna un es gribēju paeksperimentēt, pievienot šo nutego krēmu. Es domāju, to varēja pievienot arī tajā pašā masā, bet es izdarīju lūk šādi. Nutego ir ļoti daudz dažādu krēmu, man liekas, tur varētu ar daudzām garšām eksperimentēt. Te es ļoti ceru, ka manas vafeles iznāks, jo skatoties iepriekšējos mēģinājumus, tas nebija tik viegli. Ja tev ir jaudīga panna, tad cep 2-3 minūtes, bet var gadīties, ka arī vajadzēs 4-6 minūtes. Galvenais nevar vaļā uzreiz pannu, jo tad var diemžēl viss izjūt. Šādi es sapucēju savas vafeles un lūk šāds mums rezultāts iznāca ļoti kraukšķīgas. Protams, īstie saldumīļi var noformēt ar nutego krēmu, kā arī pievienot kādus auglīšus. Es domāju, vafeļu eksperimenti vēl nebeigsies, jo esmu atradusi vēl arī dažādas citas sāļās vafeles, tāpēc tiekamies nākamais video.